Tuvojoties gada mijai, īpaši svarīgi noticēt brīnumam. Taču nevajadzētu iztēloties to, par ko sapņo citi. Tūdaļ pastāstīsim, kādēļ labāk dāvanāt tomēr neizvēlēties dzīvnieciņu. Kucēni, kaķēni un jebkurš dzīvnieks tā nav dāvana ne Ziemassvētkos, ne dzimšanas dienā, ne vārda dienā, nevienos svētkos, jo tā ir atbildība. Tas ir dzīvnieks, tā nav rotē lieta. Šādu dzīvu dāvanu var droši pasniegt tikai šaurā ģimenes lokā, kur zināmas visas ģimenes vēlmes, un šī doma iepriekš pamatīgi apspriesta. Tādā gadījumā, piemēram, atrast zem Ziemassvētku eglītes ilgi cerēto mīluli varētu būt bērna vislielākais iepriecinājums. Protams, mājās dzīvnieks ir laba lieta, jo bērns iemācās uzreiz atbildību un rūpes par kādu, bet vecākiem ir jāsaprot tas, ka tam ir ļoti jāsako līdzi. Un runājot par rūpēšanos par kucēniem, ir jārēķinās ar to, ka viņi ir maziņi, viņi grauž, viņi spēlējās, viņiem prasa ļoti daudz uzmanību, viņiem vajag ēst 4 reizes dienā, viņiem ir jāiziet podiņa apmācību, un tas viss ir apmēram pusgada garumā. Taču uzdāvināt kaķēnu, kucēnu vai citu radību draugiem paziņām nozīmē ļoti riskēt. Pēc statistikas vairums šo dāvanu drīz nonāk dzīvnieku patversmē vai tiek atdāvināts tālāk. Piemēram, mammai mēs izdomājam, viņai vajadzētu kucēnu, un mammai mēs šo te kucēnu nopērkam, aizvedam, un mamma pasaka, bet man taču nav laika. Līdz ar to nevajadzētu dzīvniekus dāvināt. Ja izdomājam, ka gribam dāvināt, tad aprunājamies ar šo cilvēku, vai viņš vispār pats to vēlas, un tad, lai viņš pats atbrauc līdzi un palīdz izvēlēties sev mīluli, tad šādā veidā mēs varam kucēnu vai lielāku suni vai kaķēnu arī uzdāvināt. Bet tikai un vienīgi šādā veidā, kad jaunais īpašnieks pats ir līdzi, pats apzinās, ko tas nozīmē, un pats izvēlās tiešām rūpēties. Šobrīd patversmē ir diezgan daudz mazu kucēnu, kuri meklē mājas, bet atcerieties to, ka viņi neilgojas ar sarkanu bantīti, iesaiņoti kastītē nonāk zem Ziemassvētku eglītes, bet viņi meklē tiešām atbildīgus saimniekus, kuri saprot to, ko nozīmē rūpēties par mazu bērnu, un šajā gadījumā mazu kucēnu. Jūs varat palīdzēt nelaimē nonākušiem ķepaiņiem, piezvanot uz maksas tālruni 900 60 83, maksa 1 lats.